Labdien! Sen neesam tikušies, tas ir Sporta ziņas komprojekts Hokeja stāsti. Pavasaris jau pienācis, kas nozīmē to, ka arī tuvojas pasaules čempionāts, un pamazam arī sāk hokeisti iesildīties, sāk iesildīties arī žurnālisti. Tāpēc šodien es jums piedāvāju video par Latvijas hokeja izlases 10 spilgtākajām uzvarām pasaules čempionātos. Uzreiz gribu pabrīdināt, ka tas tops ir subjektīvs, tā kā ja jūs nepiekrītat, tad droši varat rakstīt komentāros jūsu versiju. Bet pirms es sākšu, aicinu jūs piesēkot mūsu kanālam, ielikt laiku, kā arī nosūtīt šo video saviem draugiem, lai arī viņi nepalaiž to garām. Bet mēs sākam! Parasti, kad Latvijas hokeja izlase zaudē kādam pretiniekam, kuru agrāk apspēlēja bez problēmām, tad tiek teikts par to, ka tagad hokeju māk spēlēt visi un nav jābrīnas par to, ka zaudējam kādai komandai, kuru agrāk pieveicam bez jebkādām problēmām. Viens no tādiem spilgtākajiem piemēriem varētu būt Vācijas hokeja izlase. Pagājušā gada pasaules čempionāta Vācijai zaudējām ar 1-8, kas vispār ir viens no sliktākajiem Latvijas izlases rezultātiem elites divīzijā, bet, ja paskatāmies atpakaļ, 1997. gads Latvijas hokeja izlase debitē pasaules čempionāta elites divīzijā un Vāciju sagrauj ar 8-0. Kaut kas tāds mūsdienas liekas vienkārši neiespējams. Ja, un tādi spēlētāji, kā Sergejs Žoltoks, Normunds Sejs, Oļegs Znaroks, Sergejs Čuģinovs, Lenits Tambijus, Igors Pavlovs, Aleksandrs Kerčs. Izdzirdot šādus uzvārdus, kādam līdzjutējiem varētu arī nostalģisks asaras parādīties. Un jāatzīmē arī to, ka tajā mačā ar 2 rezultatīvām piespēlēm izcēlās neviens cits kā Latvijas hokeja izlases tagadējais galvenais treneris Harijs Vitoļņš, kurš kā spēlētājs piedalījies 6 pasaules čempionātos elites divīzijā, bet kā treneris pagaidām tikai 3. Un ir interesanti, vai Vitoļņš treneris pārspēs Vitoļņa spēlētāju pēc pasaules čempionāta skaitā. Kā tev liekas, raksti komentārā. Ņemot vērā attiecības starp Latviju un Krieviju, arī hokeja mači starp šīm valstīm alaži bijušas principiālas. Par 2000. gada spēlēs pastāstīšu bišķiņ vēlāk, bet tagad pievērsīsimies 2003. gada notikumiem. Toreiz Latvija un Krievija savā starpā tikas pasaules čempionātā 2. kārtā, kur piedalījās 12 komandas, sadalīts 2 grupas pa 6 izlasēm, un attiecīgi 4 labākās izlases no katras grupas tika tālāk ceturdaļfinālā. Latvija pirms tam bija zaudējusi Zviedrijai un Šveicei, savukārt pret Krieviju pēc 40 nospēlētajām minūtēm rezultāts bija 0-0, bet tad 3. periodā pašā sākumā Leonids Tambijus Latviju izvirzīja vadībā. Krievu atbildes sekoja jau 33 sekundes vēlāk, un šķita varbūt, ka Latvija tagad sabruks, bet notika gluži pretēji. Komanda saņēmas, komanda cīnījās, un 3. perioda 12. minūte Valdis Romanovskis otru reizi izvirzīja Latviju vadībā, un līdz ar to spēle arī bija noslēgusies tieši ar šo rezultātu 2-1. Bet, diemžēl, no turnīra viedokļa šai uzvarai nebija nekādas nozīmes, jo uz 2 vietām play-off turnīra pretendēja 3 komandas, kuras bija sakrājušas pa 4 punktiem, bet tieši Latvija kļuva par to komandu, kura palika aiz svītras. Tagad tas šķiet kaut kas nebijis, kaut kas, kas noticis pagājušajai dzīvē, bet savulaik bija tā, ka pasaules čempionāts norisinājās Baltkrievijā, bet spēli starp Latviju un ASV apkalpoja Krievijas tiesneši. Tas bija pirms 11 gadiem, 2014. gadā. Grupu turnīra 4. spēle Latvija tikas ar ASV, kura pirms tam ar 1-6 zaudēja Krievijai. Un noteikti amerikāņi cerēja, ka nākamajā spēlē viņiem izdosies parādīt tas savas labākas īpašības, bet nekā nebija, jo arī Latvija iemet amerikāņiem 6 rips. Toreiz rezultātu atklāja tagadēja Mogo RSU zvaigzne Gins Meija, 2. perioda Latvijas pārsvars sasniedz jau 3-1. Tad amerikāņi panāca neizšķirtu, tad 52. minūte Kaspars Daugaviņš Latvijas virzīja vadībā, 2 minūtes vēlāk Kevins Heis panāca 4-4, bet tad uzvaras vārtus guva Zemgus Girgensons, vēl Herberts Vasiljevs panāca 6-4, un, protams, ka amerikāņi beigas spieda, spēja samazināt to deficītu līdz minimumam, bet tomēr spēle noslēdzas ar Latvijas uzvaru 6-5. Turpinājumā gan tika piedzīvots neveiksmes gan pret mājiniekiem Baltkrieviem, gan pret Šveici, un, diemžēl, arī tajā gadā ceturdaļfinālā tikt neizdevās.
2014. gads ir īpašs arī ar to, ka tā gada pasaules čempionātā izdevās apspēlēt Allašnē ar to Somiju, pret kuru parasti tika piedzīvoti tā sauktie skaisti zaudējumi ar 1 vārtu starpību. Bet šoreiz Somus izdevās arī pieveikt. Turnīra pirmajā mačā tas notika, pretinieki 2 reizes izvirzījās vadībā, bet Kaspars Daugoviņš un Kristaps Sotnieks panāca neizšķirtu. Un tad trešajā periodā bija viena no laikam Latvijas izlases visu laiku skaistākajām vairākuma izspēlēm, kas aizņēma tieši 7 sekundes. Tad vēl Matis Savinainens devas uz noraidīto soliņu, sekoja uzvaras iemetiens, piespēlē Arturam Kuldam un aizsargs ar spēcīgu metienu panāca 3-2. Un ar šādu rezultātu spēlē arī noslēdzas, lai gan, protams, arī Somi mēģināja spiest, bet Edgars Masaļskis vārtos savu darbu izdarīja lieliski, un Latvijas izlase varēja būt priecīga par pirmo uzvaru par Somiju pasaules čempionātos. Iemetienā Latvijai. Daugoviņš. Labā atspēle, spēcīgs. Arturs Kulda 3-2. Pirmo reizi šajā spēlē Latvijas virzās vadībā. Šī iespējams ir viena no Latvijas hokeja izlases nenovērtētākajām uzvarām, jo atceramies, ka 2021. gada pasaules čempionāts norisinājās Covid-19 drošības pasākumu apstākļos. Skatītāju nebija tribīnes, bija kādi 10 žurnālisti, bija līdzjutēji kartona figūras, un tā gaisotne noteikti neatgādināja par to, kā tā varētu būt pasaules čempionāta spēle, bet tas noteikti nemazina tas uzvaras vērtību, jo savā laukumā sausa pieveikt Kanādu pasaules čempionāta mačā. Ne katrai lielai izlasei tas izdevies, bet jāatceramies 2006. gadu un 0-11, tad tas šo uzvaru varbūt padara par vēl vērtīgāku. Izcilu sniegumu Latvijas izlases vārtos demonstrēja Matis Kivlinieks, kuram, diemžēl, tas bija pēdējais turnīrs Latvijas hokeja izlases sastāvā, par vārtu guvumiem parūpējas Oskars Batņa. Un Miks Indrašs savukārt Kanāda vēlāk saņēmās pēc šī zaudējuma un kļuva par pasaules čempionu. Savukārt tās galvenais treneris Žerārs Galāns ātri ieguva jaunu darbu Nacionālajā hokeja līgā. Ja runājam par hokeja lielvalstīm, tad tieši ASV kļuva par pirmo hokeja lielvalsti, kuru Latvijai izdevās apspēlēt pasaules čempionātos. Tas bija ļoti sen, vēl pagājušajā gadsimtā. Ja precīzi, tad 1998. gada, kad es pabeidzu bērnu dārzu. Toreiz amerikāņi pēc neveiksmēm grupu turnīra nonāca tā sauktajā losers stage, kur spēlēja komandas par vietu no 9. līdz 12. Un Latvijā šajā posmā pirms tam nospēlēja nešķirti ar Itāliju un sagrauva Vāciju. Un tad sekoja spēle pret ASV trešajā periodā. Aleksandrs Beļauskis izvirzīja Latviju vadībā ar 2-1, bet pusotru minūti pirms sirēnas amerikāņi paveica to, ko vispār prot komandas no Ziemeļamerikas kontinenta, panāca neizšķirtu 2-2. Un šķita, ka spēle tā arī noslēgsies, jo tajos gados vēl varēja būt neizšķirti hokeja, bet savs viedoklis par to bija nevienam citam kā Oļegam Znarokam, kurš mača pēdējā sekundē guva uzvaras vārtus, apnes Latvijai uzvaru, un tad attiecīgi Latvija ieņēma 9. vietu. Bet Latvija tā bija pirmā uzvara par ASV. Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta elites divīzija spēlē jau gandrīz 30 gadus, drīz būs tā apaļa jubileja, bet vēl joprojām uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt tas reizes, kad komanda sasniedza ceturdaļfinālu, un viena no tādām reizēm bija 2009. gadā, lielā mērā pateicoties uzvarai pār Zviedriju. Sanāca, ka grupu turnīra Latvija spēlē pret ASV, Zviedriju un Austriju, kas nozīmē to, ka uzvarot Austriju Latvija principā tiktu nākamajā kārtā, bet, lai pacenītos par kaut ko nopietnāku, Latvijai vajadzētu punktus pret ASV vai pret Zviedriju, jo punkti, kas izcīnīti pret Austriju, neskaitītos nākamajā kārtā. Un tad, ko darīt, bija jāuzvar Zviedrija vai ASV, un Latvija to arī izdarīja. Otrajā trešdaļā atzīmējoties Krišanim Redlikam un Laurim Dārziņam, rezultāts kļuva 2-1. Trešajā periodā Zviedrija realizēja vairākumu un panāca 2-2. Neizšķirts pamatlaikā 1 punkts izcīnīts, jau ir laba ziņa, tad sekoja papildu laiks, papildu laika vārti netika gūti, bet tad sekoja pēcspēles metienu sērija, kurā Latvija demonstrēja savu meistarību, realizēja 3 no 4 metieniem,
bet par uzvaras mētiena autoru kļuva, pamēģiniet uzminēt no vienas reizes, jā, tas bija Aleksandrs Niževijs. Ja sāka pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad jāsāk Niževijs. Teicama pauze, nav varianti Stefanim izpildījumā. Skatāmies pauzi, cik tā kustības līdz nabaks. Latvija 2 punkti, pēc tam arī uzvara par Šveici bulīšos un izcīnīta vieta ceturdaļfinālā. Liekas, ka par šo spēli jau viss ir pateikts un īsti komentāri te nav vajadzīgi. Jā, tad 2000. gads Sanktpēterburga ar zvaigznēm pārbāzta Krievijas izlase un Latvijas izlase, kuru vada Haralds Vasiljevs, kurš pirmais ieviesa Latvijas izlase latviešu valodu kā darba valodu. Atšķirība no Krievijas zvaigznēm, kuras spēlēja pašas par sevi, jo gribēja tur kaut ko pārdīties savu līdzjutēju priekšā, Latvija spēlēja kā komanda, un par to tika atalgota arī ar uzvaru, pierādot jau pirms 25 gadiem, ka, ja visi spēlē pareizi, ja visi spēlē kā komanda, tad var apspēlēt arī krietni meistarīgākas izlases. Vārtos brīnumus demonstrēja Arturs Sirbe, 2 vārdus guva Aleksandrs Semjonovs, tajā skaitā uzvaras vārtus, un šī bija pirmā reize, kad Latvija kvalificējas ceturdaļfinālam, kā arī pirmā un laikam vienīga reize, kad Krievijas izlase palika ārpus top 10 pasaules čempionātos. Bet, lai saprastu, cik svarīga bija šī spēle un šī uzvara, piedāvāja noskatīties nelielu fragmentu no leģendāras Artura Irbes intervijas pēc šīs spēles. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visus šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē. Un es būtu gatavs atdot vienkārši pusi dzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Uzvara pret Krieviju, protams, ir viena no Latvijas visu laiku skaļākajām uzvarām, ir tīpaši ņemot vērā to, kā tā notika pretinieku laukumā, ņemot vērā to, ka Latvijas izlasē tas bija 1/4 gads elites divīzijā, bet es tomēr uzskatu, ka uzvara par Zviedriju pasaules čempionāta ceturdaļfināla vērtējama augstāk, jo tā bija pirmā reize, kad Latvija spēja pārvarēt ceturdaļfinālu. Un sanāca tā, ka Zviedri izcīnīja 2. vietu savā grupā, un pēc noteikumiem Latvija būtu jābrauc pie viņam uz Tamperi, bet ņemot vērā to, ka Latvija bija viena no turnīra rīkotājiem, tad varējām izmantot to priekšrocību, un Zviedri devas uz Rīgu, par ko viņi, protams, nebija sajūsmā, bet gan jau, ka viņi cerēja, ka ātri izcīnīs to uzvaru un atgriezīsies Tamperē, cīnīsies par medaļām. Bet sanāca tā, ka Zviedrija atgriezās mājās, bet Latvijas izlase varēja rezervēt biļetes uz Tamperi, gan hokeisti, gan arī vairāki tūkstoši līdzjutēju. Pirmos vērts tajā spēlē guva Dans Ločmelis, par kuru varbūt daļa no līdzjutējiem vispār nezināja pirms pasaules čempionāta. Tad Zviedrija panāca izlīdzinājumu, tad vēl bija tāda epizode ar 5 minūtēm mazākuma, kad Dzerkals saņēma noraidījumu. Tad Miks Indrašis, kuram tā sezona gan emocionāli, gan karjeras ziņa bija tāda diezgan saraustīta, guva 2 vārtus, tad sekoja Jāņa Jāka gols vairākuma un ar rezultātu 3-1 Latvija ļoti skaisti atvadījās no līdzjutējiem Rīgā, un kurš gan varētu padomāt tajā brīdī, ka tā nav pēdējā uzvara šajā pasaules čempionātā Latvijas izlasē. Liekas, ka jebkuru hokeja līdzjutēju var pamudināt nākt vidu un pajautāt viņam, kurš guva uzvaras vārdus bronzas spēle, un droši vien, ka lielākā daļa arī uzreiz atbildēs, ka tas bija Kristians Rubins, kurš noteikti ir viens no pēdējo gadu lielākajiem varoņiem Latvijas hokejā. Bronzas spēle šķita, ka Latvijas pitas kārtējais skaists cienīgs zaudējums, rezultāts 2-3 trešā trešdaļa. Strauji tuvojas pamatlaika beigas un īsti nav skaidrs, ko darīt, it kā ciešā tā spēle, it kā līdzvērtīgi pretinieki, bet kaut kā neizdodas panākt to neizšķirtu. Bet tad pie lietas ķeras tieši Rubins, kurš 5 minūtes pirms pamatlaika beigu sirēnas panāca 3-3. Un pārējo droši vien visi paši atceras, papildlaiks, ātrā kombinācija, piespēle Rubinam, Rubins gus vārtus, un tad vienkārši visa Latvija sāk gavilēt. Es atceros, man paveicies, pats biju tajā spēle, un joprojām ir tas emocijas ļoti spēcīgas, kad skatos to vārtu atkārtojumu. Un
YouTube ir video ar dažādu valstu komentētāju reakcijām uz Rubina golu. Iesaku noskatīties to pilnu video. Es atstāšu arī linku aprakstā. Un tad varēsiet pēc tam arī komentāros uzrakstīt, kurā valsts komentētāja reakcija jums patīk visvairāk, jo tas reakcijas tiešām ir ļoti dažādas. Ja Daukaviins hakee röyhkeästi ratkaisua, hakee syöttöä, paikka tulee, heitti Leili, unbelievable, hienoa, Latvia ottaa bronssia tässä ja ratkaisija on Christian Rubins, joka räjäyttää tämän Nokia-areenaan. Tie bija hokeja stāsti. Paldies, ka noskatījāties līdz galam. Noteikti ielieciet laiku, uzrakstiet komentāru, kā arī piesekojiet mūsu kanālam, ja tas vēl nav izdarīts. Un tad tiekamies nākamajos hokeja stāstos.